reiz dzīvoja mazs zēns vārdā Petro, kurš nespēja paturēt noslēpumu. Tā kā viņš mīlēja noslēpumus vairāk par visu pasaulē, viņam nebija pa spēkam tos paturēt pie sevis. Viņa vecāki reizēm gribēja ar viņu dalīties ar lietām, kuras Petro patiesi iepriecinātu, bet Petro nespēja atturēties. Viņš visu izstāstīja visiem, un lai gan būt patiesam ir cienījama īpašība, dzīvojot mazā ciematā, bieži stāsti tika atkārtoti daudzas reizes, un tad sākotnējais stāsts pārvērtās par izklaidējošiem meliem un vairs nebija patiess. Tā nu tas bija, ka Petro vecāki ilgojās būt atklāti pret savu dēlu, taču baidījās, ka viņu atklātība pārvērtīsies tenkās un radīs plaisu starp viņiem un pārējiem ciema iedzīvotājiem. Tāpēc bieži viņi Petro nepastāstīja tik daudz, cik būtu nepieciešams. Kādu dienu, kad Petro vecāki atgriezās no tirgus, tēva kāja iegrima meža takā. Māte iedūra zemē lāpstu, un tur atrada negaidīti labu lietu. Tā bija sudraba auduma darināta somiņa, pilnā ar zelta monētām. To nebija tik daudz, lai viņi kļūtu bagāti, taču pietika, lai nopirktu mazus nieciņus, kurus laimīgāki cilvēki iegādājas neapdomājot. Tādas lietas kā gardāks ēdiens grūbu vietā un silti apģērbi ziemai. Cik brīnišķīgi, iesaucās vecāki. Viņi sāka domāt, ko visu viņi varētu nopirkt savam dēlam Petro. Viņi iedomājās viņu ēdam gardu dzimšanas dienas kūku, valkājam siltu vilnas mētelīti un mācāmies pie laba skolotāja. Bet viņš to izstāstīs visiem, viņi ātri saprata. Ja nu ziņas izplatās, ciema iedzīvotāji varētu domāt, ka esam atraduši daudz vairāk zelta monētu un sākt vēl skaust. Mēs negribam nevienu aizskart. Tomēr viņi mīlēja savu dēlu un gribēja dalīties priekā ar viņu. Tāpēc viņi izdomāja plānu. Viņi nolika somiņu atpakaļ zemē un to labi aizraka. Tad viņi atgriezās tirgū un nopirka maisu ar maizītēm, vairākas zivis un zaķi. Maizītes viņi iekāra vītolā pie upes, kas skumji šūpojās vējā. Zaķi ielika zvejas tīklā blakus. Zivis izkaisīja pa zāli. Tad viņi devās mājup. Kad viņi atgriezās, Petro bija sajūsmināts redzēt vecākus. Viņš izskrēja no mājas un apskāva viņus. Petro, iesaucās māte, mums ir visbrīnišķīgākās ziņas. Šš, teica tēvs, tu zini, ka nedrīkstam viņam teikt. Petro uzreiz ieinteresējās. Kāpēc, tēti? Viņš jautāja. Viņš tik ļoti mīlēja noslēpumus. Kāpēc nevarat pateikt? Es nevienam neteikšu. Tu zini, ka tas nav taisnība, sacīja māte, jo tev ir slikts ieradums visu visiem izstāstīt. Es apsolu, es neteikšu, māmiņa, tiešām, tēti. Nu labi, nopūtās tēvs. Nāc ar mums. Petro un viņa vecāki gāja pa meža taciņu. Petro apstājās un ieraudzīja maizītes, kas karājās vītolā. Vai
vai šis ir tas brīnišķīgais? Nekad neesmu redzējis maizītes augām kokā. Ar bijību balsī māte sacīja: Saka, ka šis ir burvju mežs, kur maize aug kokos, zivis klīst pa zemi un sauszemes radības peld ūdenī kā zivis. Petro bija sajūsmināts. Viņš savāca visas maizītes un ielika lielā maisā, lai vakariņās varētu ēst. Bet kamēr viņš to darīja, viņš pamanīja vēl ko brīnišķīgu. Zivis bija izkaisītas pa zāli, it kā tās būtu tikko iznākušas no ūdens. Tēti, māmiņ, zivis zālē, tas noteikti ir burvju mežs. Vāc tās maisā, teica māte, mēs tās arī apēdīsim. Protams, kad viņš lika zivis maisā, viņš paskatījās uz tuvāko upi un apstājās kā sastindzis. Tur bija zaķis, kas raustījās tīklā, it kā būtu tikko izvejots no upes. Ak, Dievs! Iesaucās Petro. Sauszemes radības tiešām peld kā zivis. Zaķis ir noķerts zveju tīklā. Vecāki pasmējās un ļāva viņam paņemt zaķi. Tad viņi aizveda Petro uz vietu mežā, kur bija aprakuši dārgumu. Petro bija ļoti priecīgs. Tā bija laimīgākā diena, ko viņš atcerējās. Nākamajās nedēļās viņi nopirka Petro siltu mēteli, mīkstu spalvu spilvenu un citas mazas, bet patīkamas lietas, kas daudz nozīmēja nabadzīgas ģimenes dzīvē. Bet, protams, Petro, būdams Petro, neatturējās no ziņu izpaušanas. Viņš pastāstīja draugam, kurš pastāstīja savai mammai, kura pastāstīja kaimiņam, kurš pastāstīja skolotājai, kura pastāstīja mēram. Un katru reizi zelta daudzums stāstā pieauga, līdz tas jau bija veselas valsts vērtībā. Beigās pie durvīm atskanēja neizbēgamais klauvējums. Tas bija pilsētas mērs, kurš bija dzirdējis par lielajiem dārgumiem, ko viņi it kā bija atraduši, un vēlējās prasīt daļu ciematam. Ej un parunā ar mēru, vecāki teica Petro, un Petro gāja. Esmu dzirdējis, ka esat atraduši lielu dārgumu, sacīja mērs. Ak, jā, Atbildēja Petro. ļoti brīnišķīgu dārgumu. Un kā jūs to atradāt? Mēs gājām pa mežu un ieraudzījām koku ar augošām maizītēm. Koku ar maizītēm? Teica mērs, nedaudz apjucis. Tajā brīdī istabā ienāca Petro vecāki. Esmu dzirdējis, ka jūs atradāt lielu maisu ar dārgumiem, sacīja mērs. Abi vecāki sāka smieties. Viņš noteikti jums pastāstīja, ka redzēja zivis zālē, viņi teica. Bet es tiešām redzēju. Teica Petro. Un zaķis zvejas tīklā. Zaķis bija peldējis kā zivs. Mērs paskatījās uz Petro sāniski. Petro kļuva sarkans un vēl apņēmīgāks. Tas notika. Viņš teica. Nāc, nāc, teica tēvs mierīgi. Petro, visi par tevi smejas. Redziet pats mēra kungs, vai var ticēt visam, ko viņš saka. Un lai gan Petro sākumā bija dusmīgs uz vecākiem, viņš pamazām saprata, ka viņa tenkošana
var kaitēt ģimenei. Kopš tā brīža viņš centās vairs nepievilt viņu uzticību. Un vecāki par pēdējām monētām nopirka katram jauku krēslu, kur vakarā visi sasēdās un stāstīja stāstus, bez viltībām un tenkām.